Sveicināti skatītāji ciklā par Jēzus brīnumiem. Mani sauc Ģirs Rozners un mans sarunbiedrs par kārtējo notikumu, kas aprakstīts Mateja evaņģēlijā, ir mācītājs Dzintars Ozoliņš. Sveicināti. Un tas atrodas Mateja evaņģēlijā 12. nodaļas no 22. līdz 32. pantam. Tātad pavisam 10 panti, garāks fragments ar tādu ļoti intriģējošu nosaukumu – Grēks pret Svēto garu. Iepazīsimies, kā tas tiek skaidrots. Tad pie viņa atnesa dēmona apsēstu, kas bija akls un kurlmēms, un viņš to dziedināja tā, ka tas varēja runāt un redzēt. Un viss ļaužu pūlis brīnījās un sacīja: vai tik šis nav Dāvida dēls? Bet farizēji to dzirdēdami sacīja: šis jau izdzen dēmonus ne citādi kā ar Belcebula, dēmonu valdnieku palīdzību. Jēzus viņu domas zinādams teica: ikviena valsts, kas sevī sašķēlusies, tiks izpostīta, un neviena pilsēta vai nams, kas sevī sašķēlies, nepastāvēs. Ja jau sātans izdzen sātanu un ir sevī sašķēlies, kā tad viņa valstība pastāvēs? Ja es izdzenu dēmonus ar Belcebula palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Tādēļ viņi būs tie, kas jūs tiesās. Bet ja es izdzenu dēmonus ar Dieva garu, tad Dieva valstība jau ir atnākusi pie jums. Vai kā var kāds ieiet stipra vīra namā un izlaupīt viņa mantu, ja stipro vispirms nesasienu? Tikai tad viņš varēs tā namu izlaupīt. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. Tādēļ es jums saku: jebkurš grēks un jebkura zaimošana tiks cilvēkiem piedota, bet Svētā gara zaimošana netiks piedota. Ja kāds ko sacīs pret cilvēku dēlu, tam tiks piedots, bet kas ko runās pret Svēto garu, tam netiks piedots nedz šajā, nedz nākamajā laikā. Būtībā mums tas raidījums veltīts Jēzus brīnumiem, bet faktiski no šiem 10 pantiem par brīnumu bija tikai 1. pants, un gandrīz vai jāsaka tā, ka, protams, te mēs atkal redzam to, ar ko jau esam šajā ciklā saskārušies, ka ir fizisks trūkums cilvēkam, ka viņš ir akls un arī kurmēms, tāds ļoti drūms salikums, jā. Divas problēmas, bet te vēl ir pateikts, ka viņš ir bijis dēmona apsēsts, tā tad pavisam smaga situācija, un Jēzus to dziedina, bet, kā jau mēs sapratām no tā virsraksta, ka īsti tas nav tā centrā šajā brīdī, tā tekstā, ja, ka šī dziedināšana ir ielikta ar kaut kādu citu mērķi, ja, jo seko tālāk šī te diskusija, polemika, ja, kad farizēji saka, izskatās, ka viņš te darbojās ne jau Dieva spēkā, viņš tur ar sātanu sadarbojās, tā teikt. Viņš tos dēmonus dzen ārā, tāpēc, ka viņam ir sātans par rokas puisi, ja, un viņš tur fīrē tās lietas, tā teikt, ar viņu palīdzību. Un tad seko Kristus reakcija, ja, un tās beigas ir, man liekas, ļoti satraucošas joprojām daudziem kristiešiem, un tā tēma ir grēks pret Svēto garu, jo tie vārdi ir, tādi pavisam smagi beigās, ja, kas runās pret cilvēku dēlu, tam tiks piedots, bet, ja pret Svēto garu, tam netiks piedots ne šajā, ne nākamajā laikā. Es domāju, ka pietiekoši satraucoši, vai mēs varam kaut kā atrisināt šo te problēmu. Kas te īsti notiek? Kā tad tā dziedināšana un tas pārmetums un pēc tam tas grēks pēc Svēto garu ir savstarpēji saistīts? Es domāju, ka šī tēma ir ārkārtīgi dziļa un arī sarežģīta, jo svētajos rakstos mēs ļoti maz vietu atradīsim, kur Kristus pasaka, ir kāda lieta, kuru vairs nevar izlabot. Attiecībā uz Jūdasu, teiksim, viņš saka pazušanas dēls, ja tā kā, tā mēs tā kā, ja pazušanas dēls, tad varam saprast, ka tur nav nekādas cerības, ja. Noziedznieks pie krusta, redz, viņš pat teica, tu būsi ar mani paradīzē. Un šeit, ja grēks pret Svēto garu, tam netiks piedots ne šī, ne nākošajā mūžā. Tas ir, es teiktu, pat ārkārtīgi satraucoši, un es domāju, ka
daudzi nopietni kristieši ne pa jokam varbūt kādreiz ir satraukušies vai pat var satraukties kaut kad nākotnē, ka iespējams viņi var izdarīt kādu darbību, pēc kuras jau vairs nav nepastāv atgriešanās. Nu jā, un īsti nav skaidrs, kas tā varētu būt par tādu bīstamo darbību. Kas tā varētu. Ja tomēr ir no šī teksta skaidrs. No šī teksta mēs varam izdarīt zināmas secinājumus. Protams, es neņemos apgalvot, ka tas ir viss, ko mēs varam pateikt. Es domāju, mums tad ir tāds ārkārtīgi nopietns pētījums jāizdara un jāpieiet daudz plašāk, un šajās pārdesmit minūtēs arī mēs par to nevaram izrunāt. Bet balstoties uz šo tekstu, vismaz dažus secinājumus mēs varam izdarīt. Tātad šeit jau pirmkārt mēs redzam, ka Kristus kalpošana jau kādu laiku ir norisinājusies. Ja mēs skatījāmies sākotnēji, kad Kristus izdzen ļaunos garus, kad viņš brīnumainā veidā dziedina, viņam šāda pretenzija, jeb apsūdzība, ka viņš to dara ar Belcebula palīdzību, ļauno garu virsnieku palīdzību, netiek izvirzīta. Sākotnēji, nē. Viņa vienkārši notiek dziedināšana, visiem mutes vaļā, visi brīnās, nav ko teikt. Kristus dziedina, runā, satiekās ar cilvēkiem, viņš iegūst arvien lielāku popularitāti un autoritāti tautā. Viņa vārdiem jau klausa daudz vairāk nekā augsto priesteru, raksturmācītāju un farizēju vārdiem. Un tas ir tāds slidens moments. Un tas ir, tā ir problēma priekš šiem nosauktām cilvēku grupām. Es vienkārši pēc šī varu saprast, kad acīm redzot tika noturēta neviena apspriede, kurā viņi risināja šo sarežģīto jautājumu, kā atgūt popularitāti, kā atgūt autoritāti tautā, un vienīgais veids bija nobīdīt Kristu pie malas. Un šīs, acīm redzot, šī ideja, melnā ideja bija ilgu apspriežu un konsultāciju rezultāts. Baltu nosaukt pa melnu. Jā. To noliegt notiekošo viņi nespēja, bet tā kā vide bija reliģioza, tad viņi varēja reliģiozi nomelnot. Brīnumus pašus viņi nevarēja noliegt. Tie bija acīm redzami, tie notika visur. Tas bija neapstrīdami. Faktiski mērķis tāds, ka cilvēki pēkšņi satrūkstas, tā demoniskā vide, kas ap viņiem bija, cik var saprast no šiem tekstiem, no tā piesātinājumu, kas ir visos evaņģēlijos, kur visu laiku tas dēmonu klātbūtne ir visu laiku jūtama, bija diezgan tā vide pārsātināta, cilvēki dzīvoja visu laiku tādā sajūtā, ka tepat viss apkārt notiek kaut kas. Čabun skatās. Un tagad viņiem pasaka, ka šis ir tāda izpausme skaļā un acīm redzamā īstenībā ir vēl dēmoniskāka nekā bija. Pie tam arī cilvēki jau nebija īpaši izglītoti, un šādā veidā viņi arī cerēja, ka viņiem izdosies šos cilvēkus viegli vadīt. Bet acīm redzot, viņi nebija gatavi tam, ko Kristus atbildēja viņiem. Viņš sniedza vairākus tādus cilvēciski viegli izprotamus izskaidrojumus, ka tas tā nevar būt, un pašā noslēgumā viņš pasaka, ka tāda rīcība ir grēks pret svēto garu. Es tā mēģināju formulēt, tā ir apzināta, plānveidīga rīcība ar ļaunprātīgiem nodomiem, lai diskreditētu Kristu. Tā tāda apzināta, plānveidīga, ļaunprātīga, lai diskreditētu, lai cīnītos par savu varu, lai viņi joprojām varētu būt tajā spicē, nevis Kristus. Tā kā tā ir apzināta, plānveidīga ļaunprātība. Tas nav, ka cilvēks pēkšņi nejauši vienkārši gāja uz darbu un kaut ko pateica, pie sarkanās gaismas pārskrēja pāri, ja pateica, padomāja vai sadusmojās uz sievu, un tagad uzreiz ir grēks pret svēto garu, un tu nekam vairs nedari, tev viss ir zudis. Es domāju, ka tāda ideja varētu būt sātaniska, jo cilvēkam viss ir zudis, tad ko grēko tālāk?
tev jau vairs nav cerības. Jā, bet man liekas, ka šajā tekstā nemaz tā nav jūtams tas, ka tas ir kaut kāds viens mirkļa notikums, kad ir kaut kāds slēdzīts tiek pārslēgts un viss to es tagad pret svēto garu. Plānveidīgi. Es saprotu, ka tas jau ir process ceļš, uz kuru viņš būtībā, kurš iezīmē cilvēku tādu dzīves līniju. Ka tas nav kaut kāds pat posms tavā dzīvē, es domāju, kurš tevi noliek zem tā, ka tu esi grēkojis, bet kaut kā tava dzīve, kad ir pagājusi, un tad, kad uz viņu atskatās, un Dievs varbūt tagad tavu dzīvi kā grāmatu šķir vaļā un skatās, un tur nav nekā cita kā tikai, tas ir Belcebuls, tas ir no vēlna, un Dievs tur neko, un Dievs man nav vajadzīgs, un mēs varam skatīties uz šo svētā gara darbību un grēku pret svēto garu arī plašākā Bībeles kontekstā. Un mēs, piemēram, Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā, kur ļoti aprakstīta sīk ir svētā gara darbība, ir, kad Kristus saka, nāks mans vietnieks, kurš būs jums līdzās, kurš dos izpratni par grēku, taisnību un tiesu. Grēku. Grēka apziņa tā nāk no svētā gara darbības, kad vispirms cilvēks svētais gars viņa sirdī pārliecina, ka šī darbība, ko viņš ir veicis, ir grēcīga. Cilvēks atzīst to, viņš atzīst, ka viņš ir grēcinieks, un tad viņš var tikt glābts. Ja cilvēks šo svētā gara darbību, kas darbojās viņa sirdī, noraida vienreiz, otrais un tā turpina, tālāk viņš kļūst arvien cietāks, un viņš jau neatzīst vairs, ka viņš ir grēcinieks, viņu nav iespējams glābt. Ja viņš nav grēcinieks, kā? Dievs viņam nav vajadzīgs, Kristus krusta nāve viņam nav vajadzīga, nekas viņam no tā nav vajadzīgs, ko Dievs ir sagādājis. Un viņš iet mūžīgā pazušanā. Jā. Mums vēl dažas minūtes ir. Man kaut kā uzmanību pievērst tieši tas Jēzus tie vārdi par to, ka Sātans izdzen Sātanu, un ja jau viņš tā dara, tad jau viņš būtu sevī sašķēlies, un tā viņa valstība nepastāvēs. Bet tu neizdomājies par to, vai īstenībā šajā pasaulē, mūsdienās un vispār visu laiku cilvēciskajā pasaulē, kaut kas tāds nenotiek nepārtraukti, ka Sātans izdzen Sātanu. Jo es nezinu, un tāpēc arī šī pasaule nevar pastāvēt patiesībā. Jo, ja mēs tādā kristīgā kontekstā runājam, tad tie kristieši jau ļoti bieži cīnās pret Sātanu, vai ne? Bet, kad tā pastās uz tām cīņas metodēm, ka paskatās uz tām cīņas metodēm, uz to, kā tas tiek darīts, ar kādu garu tas notiek, kādas lietas tiek pieļautas, aizbildinoties ar to, ka tas ir Dievam prāts un tas ir par godu. Pāvils rakstīja, tas ir sātanisks. Pat nogalinot domā, ka Dievam kalpojuši. Tās ir ļoti arī, teiksim tā, sātanisks metods. Un iznāk, ka Sātans cīnās pret Sātanu. Un tur nav vairs nekādas vienotības, tur ir pilnīgi sašķelšanās, un tā valstī nevar pastāvēt. Un to mēs arī redzam. Es saprotu, ka tas ir būtībā universāls, absolūts princips. Tas attiecās uz jebkuru, kā šeit arī ir, tur ir valsts, gan pilsēta, nevar pastāvēt. Valsts, pilsēta, nams. Valsts, pilsēta, nams. Ar šiem Kristus parāda, ka tas ir vispārējais absolūts princips. Tas nav, kas tikai uz draudzi attiecās. Tas attiecās uz jebkuru būtībā organizāciju, cilvēku kopību. Vai tas būtu biznes, tā būtu firma, vai tā būtu sporta komanda, vai tā būtu ģimene, vai valsts. Ja ir iekšējs naids, pilsoņu karš, cīņa vienam pret otru, tas nevar pastāvēt. Ja savā ģimenē nepārtraukti cīnīšos pret sievu, mūsu ģimene nepastāvēs. Ja bērni cīnīsies pret vecākiem, tā ģimene nevar pastāvēt, tā izjuks. Ja kāda organizācija jo tad visi spēki, visas domas tiek veltītas savstarpējai cīņai. Un šī organizācija, vai tā būtu draudze vai biznesa struktūra, zaudē savu mērķi. Jo visi spēki ir iemesti šajā savstarpējā cīņā, un tas, kas ir viņu īstais mērķis, jeb misija,
tas paliek neievērots, cilvēki vairs jau pēc šiem strīdiem nav spējīgi doties misijā, un organizācija izjūg, un misija paliek neizpildīta. Jā, vai te mēs atkal nesajust to pašu Kristus brīdinājumu, ja? ka īstenībā jau tas arī ir kaut kāds grēks pret svēto garu. Jo patiesībā es saprotu, ka lai no tā sātans izdzen sātanu un lai no šīs te sašķelšanās mēs ietu ārā, vienīgais ceļš ir Dieva garceļš. Vienīgais ceļš ir Dieva garceļš, atzīt katram savus trūkumus un grēkus, arī kristietim. Varbūt tas ir sarežģīti, ja it īpaši, ja vēl cilvēks ir sabiedrībā cienīts, atzīts un ieņem amatus, atzīt savu grēku, viņam it kā liek tā kā papildus šķēršļi ir, kā tad, tā, kad es esmu, ja piemēram vecākiem atzīt savu nepareizo rīcību pret bērniem, viņš jau ir bērns, kā es jau esmu vecāks, vai es nezaudēšu savu autoritāti. Bet lietas būtība jau ir tāda, ja cilvēks nedemonstrē, bet viņā ir patiesi šī kristīgās vērtības, un viņš jūt svētā gara darbību, tad atzīstot savas kļūdas, viņa autoritāte kļūs arvien lielākā kristietim. Bet ja viņš to nolieks, tad viņš zaudēs arī tās druskas, kas viņam ir palikušas. Jā, ko paldies, laiks ir beidzies. Jāsaka tā, ka Dieva gara vadībā mēs varētu izrauties no šīs te tikai Dieva gara vadībā. Šausmīgā iekšējā konflikta, kas ir mūsos un mūsu starpā, un ko Jēzus tā interesanti nosauc, jā, ka jūs domājat, ka jūs pret sātanu cīnties, bet paši varbūt jūs esat līdzīgi viņam, vai ne, kādā brīdī, ja jūs tā domājat. Jā, ar Dieva garu mēs varam atbrīvoties un būt brīvi no šīs te savstarpējā, varbūt naida, no šīs te sacensības, no vienalga kā, kas ir negatīvs sejā arī mūsu laiku sabiedrībā, un to var darīt tikai Dieva gars un Kristus spēkā. Paldies par šo sarunu Dzintaram Ozoliņam mācītājam. Par uzaicinājumu. Un mēs tiekamies atkal skatītāji nākamajās reizēs. Sekojiet ar mums līdzi YouTube vietnē. Esiet ar mums arī nākamajā reizē. Visu labu! Uz redzēšanos! Dārgais draugs, mēs kopā bijām un dzirdējām, kā Kristus uz mums runā. Ja tev tas arī saistīja, un tev ir kādi jautājumi, būsim ļoti iepriecināti, ja tu uzrakstīsi tur paredzētajā vietā, un arī līdzdalīsi draugiem šos raidījumus, lai mēs pēc iespējām vairāk kopā būtu un pārliecinātos, ka Kristus ir saprotams.